vai bija ideja varbūt pašam aiziet padienēt? Man bija plāns, jā, pēc manas skolas, jūras skolas pabeigšanas doties, pats pieteikties uz to 11 mēnešiem. Jo, lai vai kā, tas ir svarīgi Latvijai. Tad, ja skatoties uz politisko stāvokli, kas notiek Latvijā, tas īstenībā diezgan drīz varētu būt arī realistiski, un tad mums visiem vajadzētu atbalstīt Latviju. Es nāku ar šito skolu, tad jābūt jāiet armijā laikam. Es gribētu, jā. Man ir tāda vēlme pēc skolas iet uz armiju. Kāpēc tev tas liekas svarīgi? Gribētu atbalstīt Latviju vairāk un uzturēt arī fizisko formu. Bērnībā es laiku, ka maziņš bija patika. Ar ieročiem tā un fizisko skriet. Arī viss tas, kas armijā ir, man arī patika. Vēl joprojām. Es uzskatu, ka tā ir laba pieredze cilvēkam iziet cauri grūtībām. Man ir kursa biedri stāstījuši. Man bija viens kursa biedrs, tagad atnāca atpakaļ no nodienēs vienu gadu. Viņš stāstīja grūtības, kam viņš ir gājis cauri un kādi bija tie pārbaudījumi. Un man liekas, tas ir ļoti labs veids, kā trenēt cilvēkus tieši tikt cauri grūtībām un iemācīties viņiem rīkoties bīstamās situācijās. Es pats biju pagājušajā gadā tieši Valsts aizsardzības dienestā. Un jā, man patīk personīgi, nenožēloju. Sākumā bija grūtāk, protams, pierast pie tā visa, bet pēc tam, kad jau iegāju ritmā, pieradu un adoptējos tam visam. Un jā, man patīk personīgi, nenožēloju noteikti. Kura pieredze bija visvērtīgākā jūsuprāt? Noteikti, es teiktu, izdzīvošana mežā. Ja tīpaši ziemas apstākļos bija kaut kas tāds, ko es nekad nebiju darījis. Un jā, man patika personīgi. Bija interesanti, protams, ļoti grūti sākumā, bet jā.